Jauki. Esiet sveicināti futbola draugi. Šeit, Rīgā, janvāra pēdējā dienā, Olimpiskajā centrā notiek spēle starp divām komandām. Bordo un Baltā. Leģendu spēle. Tēlu futbolu. Leģendu. Jāsaka, gadi 30 mums tā vēsture tēlu futbolā, un šobrīd uz laukuma centra virzās abas komandas, kuras vairākiem no jums ir pazīstamas sejas, kur visi šajos gados ir spēlējuši pirms, līdz šim. Šobrīd vairāk neviens no viņiem tā profesionāli. Daži vēl ir, redzu Artjoms Kaļesņikovs, bet abas šīs komandas pārstāv mūsu tēlu futbola vēsturi, un tūlīt pat pēc dažām minūtēm sāks sīvu cīņu uz šī parketa. Savukārt mēs, komentētāja brigādē, es Vladimirs Bēlijs, man līdzās ir komandas Baltā valdes loceklis Vadims Arakčējos un šīs pašas komandas prezidents Mārtiņš Petrovs. Ļoti labi zināms mūsu FC Rīga tēlu futbola flagmaņa prezidents. Kopā mēs mēģināsim jums par šo spēli un tikai arī pavadīt laiku un izklaidēt jūs. Lūdzu, sasveicināmies arī jūs, cienījamie kolēģi. Labdien! Pārbaudām skaņu. Skaņa ir. Ir tuvāk jāsēžās pie mikrofoniem, jā? Sveicināti, jā. Jauki. Es ļoti ātri izskriešu cauri abu komandu sastāviem, caur protokolu, un sāksim mēs ar komandu Bordo. Pirmais numurs Aigars Bonders, otrais Aleksandrs Praskurņins, 12. numurs. Aleksandrs Glāzovs numurs 2, Boris Daļinskis numur 18, Maksims Seņs numur 8, Dmitrijs Jakovļovs 5. numurs, Nikolais Kečerigins 15, Vladislavs Kersbergs numurs 14, Dainis Kovals 4. numurs, 13. Viktors Lazarenko, 17. Sergejs Vasiljevs, 3. Sergejs Nagibins, 9. Artjoms Kaļesņikovs un 10. Oskars Īkstens. Komandu treneris Arturs Šketovs un otrais treneris Aleksandrs Kokarevs, atvainojies, ārsts Antolis Makējevs, menedžers Antis Dambrovskis, asistents Valerijs Henkins, valdes loceklis Viktors Losevs un prezidents Antolis Romaņuks. Virzamies tālāk. Baltā komanda. 23. numurs Boris Vinogradovs, 12. Dmitrijs Dabravoļskis, 1. Vladimirs Lukoņis, visi šie vārdsargi. 8. Aleksandrs Dibrīvnīs, 15. Dmitrijs Zabarovskis, 11. Igors Vanesovs, 16. Igors Makarovskis, 13. Mihails Būsels, 5. Igors Datsko, 6. Ilja Afanasjevs, 14. Igors Lapkovskis, 18. Oliks Matvejevs, 10. Juris Idionovs, 3. Andrejs Baumanis un 17. numurs Aleksandrs Šmiļovs. Un treneri. 3 treneri – Oliks Ivanovs, Vitālijs Voskans, Aleksandrs Čakovskis, komandas ārsts Sergejs Gavrilovs, menedžers Aleksandrs Zaļcermans, valdes loceklis Andrejs Baumans un iepriekš pieminētie valdes loceklis Vadims Arakčējus un prezidents Mārtiņš Petrovs. Un arī šajā spēlē piedalās Jānis Zeltiņš un Juris Karašausks un Dmitrijs Zolotarjovs. Lūk šādi. Mums šobrīd savukārt šo spēli apkalpo tiesnešu brigāde. 1. tiesnesis Jevgenijs Vojtkovs, 2. Skijāzole Ladze, 3. tiesnesis Eduards Fatkuļins, arī laika tiesnesis, inspektors Boris Adjutovs. Spēles balss mums ir Viktors Sapīrins, ko mēs šobrīd dzirdam. Drošības speciālists Mihails Kazlinskis. Spēles komentētais būšu es, Vladimirs Bēlijs, 2. komentētais Vadims Arakčējus un Mārtiņš Petrovs kā 3. Tā mēs jau iepriekš minējām. Un jauki ir tas, kad Futbola federācija kārtējo gadu mūs priecēja ar šo formātu. Katreiz pamainot, šoreiz mums ir leģendu formāts, un tātad redzēsim uz parketa visus tos spēlētājus, kas iepriekš
ir principā devuši startu mums, mūsu telpu futbolam, un arī daži spēlētāji, kas vēl joprojām virslīgā spēlē. Un Vadims Sarakčējevs noteikti varētu šobrīd mums piebiedroties un pastāstīt kāds interesants lietas arī par šiem spēlētājiem, kuri ir devuši startu telpu futbolā mums šeit Latvijā. Un Vadims, lūdzu, piebiedrojies. Jā, ļoti patīkami redzēt šos spēlētājus laukumā, kad viņi praktiski nav mainījuši savu, kad ārēji nav mainījuši vizuāli, nav mainījuši savu izskatu. Iesiloties pat redzēja, ka viņi izpilda vingrinājumus tikpat labi, kā iepriekš spēlēja Futbola kluba Rīgas profesionālai spēlētāji. Bet paldies par uzaicinājumu man, ka es varu kaut ko pateikt, arī kaut ko no sevis dot šim pasākumam. Bet man ļoti gribētos pateikt par, ne tikai par spēlētājiem, bet par spēles tiesnešiem. Jo Jevgenijs Vojtkovs tiešām ir numur 1 telpu futbola speciālists tiesnesis šī jomā Latvijā. Viņš bija pirmais, kas sāka braukt uz starptautisko spēles apkalpot. Viņas ir Kezola Ladze, es varētu pat nosaukt nākamās paudzes tiesnesis. Jā, tieši tā, Jevgeniju pazīstam ļoti sen, pats esmu tēmā no 2005. gada. Edvards Brisevičs man uzaicināja pirmo reizi uz komerces turnīru, un tas telpu futbols man arī aizgāja. Viņi arī ir leģendas. Jā, leģendas, jā. Un jau tad Jevgenijs bija arī komentātors, jā, un es viņam palīdzēju, jā, tā kā visu cieņu vecmeistaram un prieks viņu redzēt šobrīd laukumā. Savukārt, jā, pa tiem pieminētiem, pa tām formām, Juris Idionovs, 10 gadus neesmu redzējis, bet nav mainījies pavisam. Mihails Busels, kā spēlēs, tā spēlē, un viss vizuāli tas pats vien ir. Maleči puikas. Vecā gvarda nerūsē, vai ne? Nerūsē, pilnīgi nerūsē. Es zinu, ka Busels ir dabojis padās kā pludmales leģendas balvu kā tādu. Un viņš, man liekas, ir visur un vienmēr. Viņš varētu pat leģenda būt. Tāpat kā ir daudz apkārt, patās mūsu fotogrāfiju veids Zelcermans, kas ir arī telpu futbola leģenda savā ziņā. Viņš menedžē un palīdz kādreizējai komandai Bugrofā, ko viņš izcīnīja, man liekas, 2. vai 3. komanda, kas izcīnīja Latvijas čempionāta titulu čempionu. Lūk, cik daudz mums te čempioni visu šo gadu garumā. Viņi ir bijuši daudzi no šiem, kāpēc leģendas, varbūt tas vārds leģenda varbūt pareizi iedarās. Ne visi šeit ir, ne visi ir bijuši izlases spēlētāji savā laikā, bet viņi ir radījuši un priecējuši mūs ar savdabīgu, viņiem raksturīgu spēli un bijuši savu komandu līderi. Viņiem bija savi gājieni, interesanti skatītājiem, patīkami. Es domāju, kaut kādas tehnikas vai sitieni vai kaut kādas apspēlēšanas bija jautri gan treniņos, gan spēles laikā. Zini, kā tas telpu futbols mums pirmsākuma bija visticamāk no tāda kā mini-futbola, kas bijušās Padomju Savienībā izplatījies kā jauns futbola paveids, un visticamāk visi šie spēlētāji iepriekš minētie vairāk vai mazāk ir nākuši tieši no tā gala, un spēli iemaņas bija gūši no lielā futbola, un, protams, tā izpausme mūsu parketā ir stipri atšķirīga šobrīd mūsdienās un tā, kas bijusi toreiz. Kā domāt, cik liela tā atšķirība, kur ir nianses, ko varat pastāstīt par šo? Nianses, protams, ļoti krasi mainīja īpašās bumbas ienākšana apritē. Tas ir aptuveni 1996. 7. gads, 96. gads laikam, jā. Jo Latvijas čempionāts kā tāds nenotika pēc neatkarības atjaunošanas, bet notikās ļoti sabiezināts ar vairāk nekā 20 komandām Rīgas čempionāts sākot no 1992. gadā. Redz kā. Spēle sākusies. Jā, tieši tā. Mums arī Mārtiņš Petrovs šobrīd varētu piebiedroties arī pastāstīt ko interesantu. Skatos, tribīnēs palikuši arī Rīga FC. Fanu klubs, laikam, Mārtiņa nopelns tas būs. Nē, tie fani, viņi nāk atbalstīt, mīl telpu futbolu, ir klāt un viss kārtībā, viss notiek. Tāpat kā spēle laukumā. Jā, par šo spēli piemaksāja klāt viņiem par to, lai viņi paliek? Nē, es viņiem vispār nemaksāju, viņi nāk un atbalsta. Skaidrs. Protams, mēs te zīsim arī dažreiz jokus, jā, un tas ir tā kā normāls starp veciem čomiem, es domāju. Tas viss ir iedarās pie tā, kas notiekošā laukumā. Tātad
šobrīd redzam, cenšas pirmo uzbrukumu veidot viena vai otra komanda. Nu, kustība laukumā sākusies lēna. Cik es saprotu, daži spēlētāji šobrīd sen bumbu nav klapējuši. Dažiem man sanās parunāties, jā, un līdz ar to tā skatīsimies. Galvenais mums, lai nav traumas un tā viss draudzīgi notiek, un lai skatītāji tribīnēs izbauda. Un daži joprojām spēlē, ja, no viņiem. Jā. Aktīvi. Es gribētu atzīmēt, ka abu pretēju komandu vārtos ir kādreizēji komandas biedri. Aigars Bondaras vārtos, Svārceks un Dmitrijs Dabrovojskis. Aigars pildīja, viņi mainījās, viņi bija abas komandas spēlētāji un daudz gadus viņi roku rokā gan izlasē, gan klubā bija. Bet, Aigars, protams, ir pieredzējušāks, jā, bet arī katram vārtsakam ir savdabīgi. Dabrovojskis ir garāks augumā un kā teikt, ir savas īpatnības. Nē, visu cieņu Bondam, es teikšu, ka joprojām viņš ir ļoti labā līmenī, formā. Viņš varētu, man liekas, tagad izkonkurēt vienu otru pamatvārtsargu FC Rīga, varbūt? Nē, diemžēl nevarētu. Nevarētu? Diemžēl nevarētu. Pavājis šobrīd ir, bet kādreiz varētu jaunībā, kad viņš stāvēja, tad jā, tagad vairs nav. Principā ir spēlētājiem ir laiks, kad viņiem jābeidz karjeru un jānodod savu zināšanas jauniešiem, bet Aigars joprojām turpina spēlēt neskapēc. Meistarību nepazaudējis nekur. Mēs nerunājam par meistarību, runājam par to, ko nodot tālāk jaunajām paudzēm, tālākiem spēlētājiem. Viņš ir paturējis. Viņš negrib to darīt, jā, viņš turpināt spēlēt, jā, līdz ar to, bet dara to labā līmenī, neslikti. Varbūt tomēr katram savs, un līdz ar to, ja viņš jūt, ka viņš var un grib, jā. Tā kā tas es gribētu atzīmēt, ka laukumā pašlaik ir Nikolais Čečerigins un Vladislavs Herzbergs. Viņi bija Bordo sarkanīgajā, sarkanās krāsas komandas dalībnieki, kas bija pirmajās nacionālās izlases sastāvā. Jā, Viena no tiem. Jā, Koļi joprojām cenšas izbrīvēt vietu. Brīvvieta, bet nē. Šeit, jā, pirmais bīstams moments. Diemžēl nedaudz neaizsniedzās šeit līdz bumbai. Baltās komandas spēlētājs. Oļegs Matvejevs tas bija, jā. Nē, Igors Makarovskis, 16. numurs. Jā, viņš nesaņēma to piespēli no Matvejeva, jā. Nedaudz tas asumiņš trūks, protams, bet, redzam pa šeit, jā. Kuriozi momenti šeit gadījās, jā, arī Vladislavam Herzbergam. Mēs redzējām, ka saķere ar Rīdu ir ļoti laba. Tātad nav putekļains pēc Rīgas spēles. Viss ir kārtībā. Noslaucīja putekļus. Jā. Rīga noslaucīja putekļus. Maleš. Centās. To mēs redzējām iepriekšējā spēlē. Virslīga spēle tikko bija noslēgosies. Jā, nebija nemaz tik viegli šeit. FC Rīga līdz pat beigām turēja intrigu. Nīca. Kāds ir formāts šai spēlē? Cik ilgi, Riķi? 30 minūtes, jā? Jā. Tīrā laika. Ir tīrā laika 30 minūtes. Netīrā. Tas netīrais, es teikšu, šeit netīrais, jo, ja tas būtu tīrais, jā, es domāju, pēc minūtēm 15 viņi nomirtu, jā. Bet, saudzīgi. Patās, kā izpildīja sitienu Oskars Iksteins, viņš bija gan Nikara spēlētājs, gan Rabas, gan nacionālas izlases, gadu 10 atpakaļ. Tieši viņš izcēlās tādiem šāvieniem, spēcīgiem. Man vispār prieks, kad viņš sevi apliecināja gan kā spēlētājs, gan kā organizators. Un šobrīd tas turpinājums viņam par futbolu turpinās jau pie cita kluba. Bērnu futbols šķiet... Savs projekts viņam ir. Jā, savs projekts. Kinzenbergu un līdz ar to viņam tur... Maliči. Jā, tieši tā. Jaunie? Jaunieši, jā. Prieks par to, novēlam arī. Viņi liek pamatus, teiksim tā. Jo noteikti tēlfutbols arī tur būs ieguvēji. Noteikti tas tēlfutbola tradīcijas arī tajā organizācijā būs augstā līmenī. Tā kā... Gribētu atzīmēt divus spēlētājus, gan Juriju Ģinonovu, gan Andreju Baumanu. Pirmie vārti! Spēles 6. minūtē. Igors Lapkovskis, numurs 14. Tā baltā komanda atzīmēja pirmo vārtu guvēju šajā spēlē.
Lūk, šādi mums pirmie statistiskie dati protokolā. Un Baltija izvirzās vadībā, ar ko atbildēs pretinieki. Nu, ašāk, nedaudz ašāk jau ieskrējušies puiši. Spēlētāji maiņas jau pamainījušies sastāvi. Jā, laikam pirmos ļāva uzspēlēt vecmeistariem, ja, un tagad bišķi jaunāki spēki, kas arī gados jaunāki un līdz ar to interesanti. Laukumā Bordo ir Artjoms Kaļesnikovs. Viņš, man liekas, viens no visvairāk pavadījis ir ārzemēs spēlētājs. Ne pašā spēcīgākajā Kiprā, bet viņš tāds ir bijis un ir bijis nacionālās izlases sastāvā ar abas komandas. Nagibins arī, jā. Jā, Nagibins arī, jā, Nagibins, jā. Nu, Matvejevs šķiet, Oļegs arī Kiprā diezgan ilgi spēlējis. Jā. Leģionāri, vēl tie vecie leģionāri, pirmie leģionāri, kas brauc telfutbolā mums. Jā, šobrīd daži no viņam laukumā. Arī Sergejs Nagibins. Un 3., 4. gribētu atzīmēt Sergeju Vasilju, numuru 17 sarkanajiem. Ja? Es biju kādreiz Futbola federācijas noslēguma pasākumā, un tad devu tās balvas, un tad nezinu, kas bija noticis. Un viņu kronēja kā labāko Latvijas pludmales, ne futbolu, bet volejbolistu. Volejbolists? Jā, redz, kāds iemaņas cilvēkam. Universālas. Jā, bet tas bija Futbola federācijas pasākumā. Jā, skaidrs. Gadās, kurjos arī šādi, bet, jā, gan telfutbols, gan pludmales futbols sevišķi ilgstoši, man liekas, ir bijis Roku rokā, jā. Izlases spēlētājs mums. Man liekas, sarkanā komanda ir, teiksim, tā ir saukšu par sarkanu. Bordo, arī Bordo var saukt, jā. Apņēmušies atspēlēties. Nagibinas sitiens, jā, neprecīzs. Laika pa to sastāvu šeit tikko nomainījās, ilgāk laika pavadīja, līdz ar to tikko nomainījās divi spēlētāji, kas ilgāk laika pavadīja, līdz ar to tā bija loģiska taktika aizsargāties. Jā, mēs redzējām, ka knapi elpojošs Baumanis nogāja no laukuma, jā. Galvenais, ka pats nogāja no laukuma, nevis novilkt, vai ne? Lūk, tā jābūt apziņā, kā Rīgas komandas spēlētāji mainās pašiem, viņas treneris vēl nost. Kā kurā reizē, kā citreiz, ka negrib mainīties, grib skrēdīt tikai. Priekš šiem tas līmenis Latvijā bišķi zemāks, tad viņi tur var atļauties. Čempionu līgā jau tomēr viss notiek pēc kaut kādām schēmām. Laukumā ir Baltiem spēlētājs numur 13, Mihails Busels, leģenda. Es atceros, kad pirmo reizi atbraucu uz šajien spēlēt Kairat komanda Čempionu līgā, un toreiz Kimmel bija izcīnījis to titulu, viņi spēlēja pret šo komandu. Un arī Mihails Busels bija kapteinis, man liekas, komandas. Un tā kā mēs ar Mārtiņu tagad teici, ka tavējie nemainās nemaz, tad arī viņam Kairat komandā bija Brazīļas spēlētāji četrnieki jau tad. Tas bija 4., 5. gads apmēram, 2004., 5., varbūt 6. Jā, un tad pavadīja gandrīz praktiski 90% laika laukumā. Viņi turēja bumbu, nezaudēja, kontrolēja pilnīgi situāciju un aizbrauca ar uzvaru no šejienes. Bet atceries, Miša, arī pludmales futbolā ļoti reti iet no laukuma, neskatoties uz vecumu. Tā kā tas ir viņā atkal tāds stils, spēles stils. Viņš joprojām spēlē Rīgas čempionātā, un tur arī tas pats spēlē laukumā visu laiku. Negrib mainīties. Tā kā šāds piemērs jaunatnē. Jautājums, vai tagad mainīsies, varbūt arī spēlēs visu laiku. Gan jau mēs nezinām, mēs varētu uzlikt likmes. Pa likmēm tur laikam Mārtiņam tā ir sāpīga tēma, viņš vienmēr cīnās pret tādām lietām un pret jebkura veida likmēm, bet joku pēc, protams, mēs tā varam arī. Bordo komandas sastāvā pēdējo 10-15 gadu labākais spēlētājs Maksims Seņs laukumā. Rīga FC sporta direktors arī šobrīd. Jā, es laikam būšu tas, kurš pieredzējis tieši viņu zelta laikus, pēdējos 20 gadus. Oi, kā šeit! Netrāpīt tukšos vārtos, nenoslēdz šo lielisku piespēli. Bordo spēlētājs. Jakovļevs, jā. Dmitrijs Jakovļevs. Arī virslīgas kluba Beitār galvenais treneris un pagājušajā gadā bija Rīga FC trenera palīgs.
Mārtiņ, vispār ir šeit laukumā un tehniskajā zonās spēlētāji, kas nav gājuši caur FC Rīga akadēmiju. Kas nav gājuši? Kas nav gājis, jo 11 tu nosauc tos, kuri tiek iesaistīti. Mums kādreiz spēlēja, ir spēlējuši spēlētāji, bet ir bijuši lielākā daļa no vecākās paudzes, jā, kuri nav nekad bijuši, jā, bet no jaunākās paudzes gandrīz visi ir bijuši. Izņemot, laikam, Kaļesņikovs nav bijis, teiksim, tādā ziņā Rīgas un Lapkovskis. Jā, arī Sergejs Nagībins ir bijis. Zabarovskis, jā, Dmitrijs, jā, bet pārējie visi ir bijuši, jā. Zabarovskis bija, tas Nagībins bija gan spēlētājs, gan treneris. Gan treneris, jā, to es atceros. Lūk, un šobrīd mums ir standarts ļoti bīstams pie komandas baltās komandas vārtiem. Un tad šeit sarunājās vecmeistars. Un atkal otro reizi tāda izdevība bija Dmitrijam un diemžēl. Var redzēt, ka nav spēlējis jau 2 vai 3 gadus. Jākauļos, jā, šeit varētu jau pat izvirzīt savu komandu vadībā, bet joprojām 1-0. Balti ir vadībā. Dmitrijam ir vairāk tādi, viņi, kā saka, viņiem ir darba tie goli. Viņš ir tāds, kas gūst tādus ļoti gandrīz vai izvelk līdz galam situāciju. Viņš pārņēma to savu tēva, viņa teica, bija kādreiz lielā futbola viens no labākajiem snaiperiem. Un es domāju, ka viņi spēlējoties, viņam ir tas tāds līdz galam nospēlēt un dabūt. Es brīnījos, ka pirmajā situācijā, kur viņš nokrita guļas tā bumbai, nebija kur likties, reku Maksims Sens. Bet lielisks vārtos ir Dabrovoļskis. Atvairīja arī šo sitienu. Cik es zinu, viņš ir pārslēdzies uz ledus spēlēm, viņš spēlē hokeju. Viņam patīk, un man liekas, tur ripa ir krietni mazāka, tāpēc viņš ir acīgāks šeit. Tur viņš vārtos stāv? Nē, viņš laukumā. Jā. Vairāk kā vaļas priekam. Jā, amatieru līga, bet katrs atrodas savu. Jā, tieši tā. Tie, kas atgriežas tagad uzspēlēt, arī ļoti apsveicami, un viņi rāda jaunajiem, kā viņi var spēlēt un nav zaudējuši no tā. Fiziskā varbūt netik strauji, netik asi, bet pareizās kustības kaut kādas, lai varētu organizēt kaut kādu tādu loģisku uzbrukumu, viņi to var. Jā, diezgan bieži skatos laukumā. Bordeaux komandai atrodas Boris Daļinskis. Visu cieņu vecmeistaram, cienījams vecums un... Ideonovs sitiens, bet tas nav sekmīgs. Jaunā gvarda laukumā Ilja Afanasjevs. Jā, man šķiet, ka kādai minūtei pusotru dot spēlēt un tu pat mainās, lai... Pazemināt pulsu. Jā, tieši tā. Mēs jau nospēlējuši 14 minūtes pirmajā puslaikā. Īkstens netiek šeit cauri, bet arī... Tiesneši nenosvilpa. Viņi ir vispār, jā? Ir gan. Ir laikam. Bet tik klusi uzvedās, ka viņus nemaz nepamanā. Tas ir tas rādītājs, meistarības rādītājs. Viņi varbūt spēlē uz to, lai pēc tam vērtējums būtu, viņi bija nepamanāmi. Tas ir tas pats svarīgākais spēlē. Delegātam nebūs darbs, nu? Kā viņus vērtēt? Ģērbtuvē. Ikstens Dainis Kovals, čempions ar 2003. gadā ar viesnīcas Oma komanda. Viņi tad vienīgo reizi vinnēja Latvijas čempionātu. Ļoti skaista komanda. Un, laikam, pie tevim ir spēlējis tavā trenētajā komandā, ja? Nē, tas bija pēc tam, ka viņš nāca, jā, tad viņš nāca, bet viņi daudz ir nākuši caur RTU. Šeit daudz. Reku Vladislavs Herzbergs, reku vēl viens gan Dabrovoļskis, Baumanis. Jā, katrs otrais, trešais, bet Afanasjevs, Ilzē bijuši, ir okei. Viņi tikuši, pabeiguši studentu kārtā un atraduši pēc tam meistarīgākas un profesionālākas komandas. Jā, tev bija savi zelta laiki, kad varēja pieaicināt vairākus spēlētājus. Gados jaunus, kas bija kā studenti un RTU. Reāli nāca viņi no skolas. Otrs lielākais, jā. Vadims viņus gatavoja kaut kādam līmenim, ja? Katram savu, funkciju. Jā. Mehānismā.
Jā, tad bija laiks, kad mēs arī tā konkurējām starp 2. un 3. komandu nepārtraukti. Jā. Vēl neesmu redzējis balto komandas sastāvu, beidzot nāk Ģibrīvnīs. Ģibrīvnīs, jā, Aleksandrs arī šobrīd Ilgus gadus trenēja Nikaras komandu, kurai viss titulētākā ir Latvijas futbolā. Nu, pagaidām jā, Mārtiņš, ko teiksi? Cik tur gadus vajag, lai pārsisti, jā? Nu, vai kaut kādus, jā. 10. Kaut ko 10, 9, mazāk. Jā, no šeit labi. Bet labākie sasniegumi tomēr ir Rīgai šobrīd, jā, UEFA līgā. Tāds draudzīga epizode šobrīd bija, jā, Ikstens uzsita un savukārt nobloķēja arī šo sitienu. Igors Avanesovs, abi divi spēlējuši kādreiz Nikarā, čempionu vienībā, ilgus gadus pavadīja kopā un šobrīd, jā, divās dažādās komandās un pasmaidīja viens otram. Starp cik Igors Avanesovs ir 10-kārtējs Latvijas čempions. Lūk. Tāpat kā Maksims Seņs ir 10-kārtējs Latvijas čempions. Ieskaitot. Cik tu esi uzvinējis titulus? Jā. Šķiet visi titulētākie, vai ne? Kas? Viņi abi visi titulētākie. Jā. Tā varētu būt. Par Maksimu Seņu man nekādas šaubas. Cik gadus viņš ir bijis gan rezultatīvākais spēlētājs līdz pat... Jā, jo viņš jau bija Rabā, pēc tam ar Nikalu laikam izcīnīja 2 vai cik titulus, jā, un ar Rīgu 3. No, izcils talants Seņam, tēlu futbolā. Atrast īstu pozīciju sitienām, kur bieži vien tika sarūktināti pretinieku vārtsargi. Tas viņa izteikts talants bija ar vienu sitienu. Nu, šobrīd, cik es skatījos tur vienu turnīru statistiku, un Maksims spēlē pie veterāniem, viņš tur pārliecinoši rezultatīvākais veterānu komandās. Nekāds izdarīt par šo. Nekādu. Nācis rītā mums tieši pret viņu ir spēle. Tā kā gaidiet. Ja gaidiet. Atlidos. Mēģinās viņu neutralizēt. Nu, lūk, mums tā palēnām. Mēs tuvojamies jau pirmā puslaika otrai pusē. Jau atlikuši jau mazāk par 12 minūtēm. Mēģina sarkanā komanda atspēlēties Bordo, jā? Nu jā, tas cerīgs rezultāts. Pagaidām vienu gūtu vārtu tikai. Vairāk tā saspēle. Šoreiz nevisai veiksmīgi. Un ja Baltie ņem minūtes pārtraukumu, tūlīt pat. Vai tad ņem, jā? Ja tiesneši dos. Jā, Ir. Paspēja paņemt un tā kā saprat, ka ir laiciņš nedaudz parunāties ar spēlētājiem, jo trenerim laikam ir ko pateikt, bet vairāk vai mazāk es domāju šeit vienkārši tā draudzīgi parunāties un lai puiši padzer ūdeni, atpūšās nedaudz vairāk. Jā, šobrīd esam pie 1-0. Labā noskaņojumā abas vienības, smaida visi un arī laukumā notiekošais nekas neliecina par to, ka tur būtu kaut kāds veco rēķinu kārtošana. Es domāju, viss, kas ir bijis, tas ir palicis tad. Un tagad šeit visi ir draugi un mūsu mazā tēlu futbola sabiedrība šeit redzot viens otru, satiekot. Tiešām bija liels prieks redzēt tos, kurus gadiem nav redzēti. Ja? Tāpēc ir liels paldies Futbola federācijai par šo organizāciju, kad šeit mēs viens otru varam satikt, aprunāties. Jo tā dzīve iet uz priekšu un dažādi ceļi gan ap tēlu futbolu, gan arī ārpus tā. Un visi esam cilvēki. Un minūte paskrēja un komandas atpakaļ dodas laukumā. Operators vairākas reizes parādīja uz īsu mirkli arī tribīnes. Protams, ka tie, kas laukumā nav vienīgie, kas no mūsu leģendām un no tādiem spēlētājiem, kuri ir jau gados ir spēlējuši un viņi nepiedalās. Tie, kas sēž tribīnēs arī, viņi noteikti arī gribētu piedalīties, bet ir daudz iemeslu, kāpēc ne, bet prieks redzēt viņus arī pretī sēžam un draudzīgi vēro šo spēli. Tā kā arī priekš viņiem tie ir svētki. Jā. Man spēles protokolā ir, mūsu spēles protokolā ir 77. numurs visiem labi pazīstams. Un es tā kā ļoti cerēju, ka Vadims Ļašenko
Lielās futbola federācijas prezidents, bijušais telpu futbola spēlētājs, futbola kluba Nikars, daudzkārtais čempions. Varēs atrast laiku, bet, diemžēl, pat cik tēvs ir aizgājis dienās, un tā domāju, gan noskaņojums, gan arī tā bēres kārtošana. Es domāju, ka Vadimam šobrīd vairāk tomēr jāvēl laika ģimenei, un līdz ar to, diemžēl, jāsaka, visu līdzjūtību viņam un ģimenei. Bet vēl jāpiebilst, ka notiek arī paralēli Eiropas čempionāts, ja, kurš arī aizņem laiku, arī daudziem atnākt uz šejieni, jo nevar visu dienu atvēlēt tikai telefutbolam, kuri grib paskatīties arī cita līmeņa. Zinot Vadimu, viņš ļoti daudz slodzi spēja turēt un pārliecināts, ka tribīnēs viņš noteikti ieradīsies paspiest rokas visiem. Tas ir viņa tāds vienmēr stiķis, viņš vienmēr to pamana, vienmēr velta uzmanību īsu brīdi, bet visiem paspēja to izdarīt, tā kā noteikti mēs viņu arī redzēsim. Un noteikti viņš blakus šobrīd arēnā gatavo pēdējo spēli, ko organizē Latvijas futbola federācija Eiropas čempionāta ietvaros, kur 5:00 arēnā Xiaomi notiks Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla spēle starp Franciju un Ukrainu. Jā, visi to gaidām, un pēdējais brīdis vēl pirkt biļetes un doties uz šo spēli, vērot, noteikti būs interesanti, ļoti līdzvērtīgas komandas. Būs iespēja ieraudzīt varbūt kādreizējās leģendas. Jā, tieši tā, bet arī līdzīgas komandas mums šeit uz šī parketā pie šāda rezultāta. Es gan godīgi sakot, zinot, parasti šie formāti no tās vārtu gūšanas un rezultāti ir stipri lielāki. Kā šobrīd? Komandām jāļauj iespēlēties. 20, gandrīz 2 minūtes. Viņi jau nav spēlējuši kopā ilgi. Viņi uzies tagad, kamēr sajutīs, kā to spēli, un tad jau aizies. Es gribētu īsu vēstures atkāpīties. Tur sākās spēle, mēs pārtraucām par Rīgas čempionātu. 92. gadā sākās tāds pilns čempionāts divās grupās par 10-11 komandām. Un tos vārdus, ko es nosaukšu, kas piedalījās 2. 3. čempionātā, kaut vai tikai es to salas komandas. Jo virslīgas čempionāts kā tāds nenotikās. Bija augstākās līgas kāds turnīriņš, kur viņi vienkārši treniņu nolūkos to rīkoja. Un tad viņi čempionātā piedalījās Dzintars Zirnis, Vladimirs Draguns, Benedikts Kalnants Švārcaks, Raitis Gultnieks Vāršaks. Raitis Gultnieks kādreiz PSRS izlases jaunatnes otrais Vārcaks. Ideonovs. Tā laika virslīgas spēlētāji ļoti, ļoti daudz. Genādijs Šiķiks. Bet kur tā, Vadim, kur tā interesi bija Artūrs Kšanovičs. Kur tā interesi bija iepazīties ar šo sporta veidu? Tas bija kaut kas jauns, kaut kas interesants, kāpēc šie visi spēlētāji no lielā futbola ieinteresēti bija iesaistīties minifutbolā. Kādam bija interese, kādam bija draugu draugs, un viņi kopā kaut kur trenējās, bet ziemā jau tādā laikā negāja ārā spēlēt. Arī tik daudz nebrauca uz tām Turcijām un tā tālāk. Nomenis rīkoja treniņi, pirmās līgas stabili iekštelpās, un tāpēc tā saspēle tā bumba, bet līdz tam 98. gadam spēlēja ar 5. numuru bumbu, tāpēc bija tāds riktīgs basketbols. Bet bija interese, viņi brauc, atceros, bija problēmas, kad viņus uz Liepājas kaut vai Metalurgu, Dzintars Zirnis, Draguns, viņiem tur problēmas, Artūrs Sakaševskis, viņiem problēmas, tāpēc, ka viņiem ir nopietni līgumi priekšā ar klubiem. Un viņi atbrauc uzspēlē, viņi kaut kā mēģināja to savienot. Pašreiz laukumā es no tiem čempionātiem redzu, Buselu, apsardzes dienesta priekšnieks, Mihails Kozļinskis, toreiz Ostas policijas komandas priekšnieks. Nezinu vēl. Bišķi vēlāk Baumanis pievienojies. Bija tāda komandas Arīna, kur Alberts Švāns, apgaitas tehnikas tādā laikā virslīgas Jānis Zeltiņš, ekipējuma menedžeris, var vairāk pastāstīt par tiem puišiem. Viņš tur bija pie Vepiņa un lielajā futbolā. Jā. Kā teikt, tie, kas spēlēja ārā, spēlēja arī iekšā. Tie,
kas gribēja un jūta to vēlmi un baudu no šī te sporta veida. Un vēlāk parādījās tā bumba mazā un tad pavisam savādāk viss. Nu, lūk, kāds bīstams moments. Maksims Sens izpildīja sitiem pa vārtiem, netrāpīja rāmī, bet ja būtu trāpījis, tur nebūtu cerības Lukoņam. Atceros izcilu braucienu, kas man patīk tāds riktīgi. Mums bija Latvijas kausa izcīņa, bija jābrauc uz Liepāju, kur tur rīkoja Liepājā. Un mēs spēlējām reāli mazākā laukumā nekā Daugavas Sportanāma laukums, ja? Halle. 4 komandas sabrākums, un mani puiši vienkārši visi, mēs aizbraucām, izdzīvojām tās 2 dienas tur, izspēlējāmies, arī Liepājnieki savāca blīci, bija cīņas līdz cīvas, kā saka, jā, bet beigās, protams, viss pozitīvi, forši, katrs ir savu pusi, un gulējām, kā tagad atceros, Guldas bija kamā. Kā mēs redzam šeit! Valoģa, Vladimirs Lukoņins, jā, atceļ roku, atvainojas saviem komandas biedriem. Sarunāta spēle. Jā, ne, noskatamies šeit atkārtojumā. Aizdomīgs. Jā, šeit Idionos piespēlē vārtsargam atpakaļ un bombiņa smuki ieripo vārtos un spēles rezultāts kļūst neizšķirts. 1-1. Lūk, tāda kurioza. Nav brīnums, tā kondīcija, koncentrācija nav tik augsta. Pirms puiši nāca laukumā, man paveicās, es nostājos, tā kā viņi visi nāca laukumā pie zāles durvīm un nācos visiem sveicināties un skatos, man pilnīgi izpraucās no manīm, ka, veči, jums tās veterāni leģendas statusā avansā. Es smējos par savējiem. Viņi jaunāki, te ir pat 20 gadu starpība vienam otram. Jā. Arī laukumā esošajiem. Mums jau 5,5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Vairāk un vairāk cilvēki ierodās tribīnēs. Visi noteikti arī pēc tam dosies tālāk uz lielo arēnu. Bet Baltās komandas menedžeris nervozē. Nav apmierināts ar kaut ko. Nav noteikti. Aleksandrs tāds nopietnas izskatās, šobrīd iesaistās tā ļoti asi. Aigars Bondars izgājienā un ar pāris trikiem. Šeit uz pieredzi. Nopauzēja un visi atgriezās, tad viņš arī bombiņu izsita tautā mierīgi. Bez stresa, kā saka. Jā, pašam man personīgi saskarsme ar minifutbolu, kā tu saka, ar 5. numuru zālē. Toreiz Krimulda sporta zālē, 88. gads, man bija 15 vēl pat nebija. Ar pieaugušiem spēlējām lielo futbolu un ielika vārtos. Un ziniet, ka man ļoti pat iepatikās. Diemžēl man tajā laikā tas tēlfutbols gāja secen, kā futbolistam pašam. Un diezgan ātri es arī agri pabeidzu nopietnu futbolu spēlēšanu. Bet tolaik pamēģinot spēlēt zālē, man ļoti patika. Un tiešām tas bija tāds pirmais moments, priekš sevis atzīmē, ka wow, cik forši. Bet jā, tālāk. Dabūja arī izbaudīt šo te jauno bumbu, protams. Pēc tam kaut kur turnīros. Jā, pēc tam mēs te esam Rīgā. Tur esmu tika uzaicināts uz dažām spēlēm. Pamēģināju jau ar šo bumbu, jā. Tas jau bija pavisam citi laiki, jā, bet diezgan sāpīgi jau bija Kristas parketa. Tā jaunības gados nebija tik. Kā toreiz bija dulums, jaunības dulums galvā, krita un ķēra viss, kas lidoja, un viss, kas kustējās tā kā. Jā, klasiskā futbola skola. Jā, tas gan. Kā Mārtiņa vārtsargi Rīgā, viņi nekrīt, vai viņi paliek stāvs, vai viņi izpilda tā kā handbola vārtsargi? Šobrīd tur ir kā kurā situācijā, bet šobrīd viņi strāst, par cik Rīgā ir profesionāls treneris, ļoti labs, ja viens no pasaulē labākajiem vārtsargu treneriem, tad šobrīd viņiem tās kustības ir tādas, kad paliek uz kājām. Jā, nav vairs tur tāda, ka tur krīt un lec pakaļ tai bumbai, ka kādreiz bija tur, kā lielajos vārtos, lielajā futbolā. Tā kā. Pragmatisks futzāls šobrīd. Jā. Visi taupa zina, kurā brīdī ir jāieslēdzās un līdz ar to. Otrajā puslaikā sāksies viss. Tātad Mārtiņš izsaka savus prognozes. Tagad atpūšās, tā iespēlējās kamēr. Jā, tas aminoskābs vēl neiedarbosies, jā, uz to brīdi, uz pirmo
tad otrajā. Redzēsim, kuram būs vairāk fiziskais. Ui, labs, Oskars Īkstens. Izpildīt tālsitienu. Un vēl viens moments, ko neviens nav pieminējis, sarkano komandā ir 2 spēlētāji, kas ir rezultatīvākie Latvijas čempionātā. Maksims Seņš un Nikolais Kačerīgins. Jā, viņi ir abi 2 visrezultatīvākie, kādi ir bijuši visu laiku rezultatīvākie Latvijas čempionāta spēlētāji. Es nenosaukšu ciparus, jo tur tā vēsture kaut kur ir, bet Maksimam Seņam un Nikolajam Kačerīginam ir uzskaitīti viņu gūtie vārti un čempionātos, un tie ir visu laiku rezultatīvākie spēlētāji. Jā, savulaik Rīgas Futbola Federācijas un FTA organizētie turnīri 2000. Arī nācās administrēt Rīgas čempionātu un, protams, Kačerīgins bija viens no vadošajiem un jā, viņa zelta laiks ļoti labi atceros, jo pa mikrofonu diezgan bieži nācās pieminēt vārtu guvēju. Starp citu, viņa dēls spēlē šobrīd Rīga U19 sastāvā. Nikolai Kačerīgina. Un ļoti labs spēlētājs, ir ļoti labi. Jā, garš augumā. Futzālā tieši. Jā, futzālā, jā. Biju redzējis viņu. Viņš arī bija ieradies, tā kā jā. Jaunieši ļoti klāts. Te par momentu mēs te redzējām. Pirmīt. Bumbiņa aplaizīja vārtu konstrukciju. Tāds termins arī pastāv komentatoriem. Brīžiem tā bumba ir neredzama. Es gribēju pieminēt to, ka tā saspēles un tā sadarbība nav tāda perfekta ideāla, tā kā būtu profesionāli komandās, jo bumba tiek izspēlēta, piespēlēta, bet tas otrs gala punkts saņēmējs, viņš pat nemaz negaida to, tad bumba tikko izslīdēja, tāpat tās kā Lukoņinam starp kājām vārtos. Gandrīz, jā. Šobrīd jau pirmo puslaiku. Pēdējā minūte rīt, pēdējās sekundes. Lukoņins šeit iesaistījies. Koļa Kačerīgins gribēja nobeigt ar sulīgu sitienu. Bet Vārtsargs atvairīja. Izskatās, ka Bordeaux komanda vairāk grib aiziet uz pauzītēm. Iģaunos ar pauzītēm vidus laukumā kā parasti. Jā, Avanesov šobrīd pieturēja. Labi, bet Zabarovskis Dmitrijs netika līdz bumbai. Bondars savlaicīgi izgāja no vārtiem un nesteidzās. Dainis Kovalsmāja roku pabeigsim. Oskars Īkstens redzam, ka smagi elpo, pat neiet uz priekšu. Un pat šeit izlaiž bumbu autā. Pēdējā sekunde šeit varētu būt, jo pēdējā minūte ir tīrais laiks un vai tiksim līdz sitienam. Un šeit ir iespējas. Nē, diemžēl Lapkovskim pietrūkam vai meistarība vai spēks tālāk atdot uz tālo stabu. Un tie rezultāti 1-1. Mēs šobrīd dodamies pārtraukumā un pēc 15 minūtēm atgriezīsimies. Tā kā atgriežamies pēc īsa brīža atpakaļ spēlē un pagaidām paldies jums un turpināsim vēlāk.
Nu tā mēs atgriežamies atpakaļ spēlē. Abas komandas jau gatavas turpināt šo cīņu, milžu cīņu. Leģendu spēle starp Baltiem un Bordo. Pēc pirmā puslaika rezultāts uz tablo 1-1. Nu, jāsaka, sīva cīņa, diezgan līdzvērtīgas komandas. Nu, nevar tā izteikt sevišķi nevienu, ne otru. Tur gan vairāk, kad abus vārtus guva Baltie, gan pretinieki, gan savējos. Tāds kurjos 20. minūtē Jurijs Idionovs guva vārtus savos, bet pirms tam 6. minūtē Igors Lapskovskis bija atklājis spēles rezultātu. Nu, lūk, redzēsim turpinājumu. Vai tiešām būs iespēlējušies labāk spēlētāji un būs jau kādi interesantāki asumi un epizodes, to mēs redzēsim. Vai piepildīsies Mārtiņa Petro prognoz? Sāksies asumiņa. Nu, gribētos redzēt. Atceros, 2000. tie asumiņi bija līdz asinīm. Ritīči aizdragāja plēsās, visa kāja ir pieredzēts tais laikos. Nu. Jā, no spēle ir līdzvērtīga, rezultāts ir 1-1. Un es teikšu, tā, lai skatītāji varbūt nezina, tad komandu dalībnieki tika sadalīti, lai būtu līdzvērtīgs spēku samērs. Gan gados, gan varbūt meistarībā, lai būtu līdzvērtīgi. Tā, diapazons 15 līdz 20 gadu starpība var pat būt vienam otram. Noteikti ir. Ir vārdsargu maiņa. Sarkanās komandas sastāvā Aleksandrs Praskurņins vārtos. Jā. Viens no tiem, kas arī, teiksim tā, vienās no pirmajām nacionālas izlases vārtos, kā teikt, bija spēlētājs. Stāvējis vārtos, jā. Opā! Mēs varam atzīmēt pirmo sodu. Pirmais sods Bordo komandai. Pirmajā puslaikā tas netika pieredzēts. Un šobrīd otrā puslaika 3. minūte šeit šķiet. Oļega Matvejevu nogāza. Jā, tas vaininieks noteikti bija. Skatos, Matvejevs nav nemaz zaudējis savu formu, kāds viņš bija pirms 20 gadiem apmēros. Tāds viņš ir arī samērā kustīgs. Es viņu varbūt minūti parunājos pirms spēles sākuma. Viņš Norvēģijā arī sporta sistēmā ir. Un es domāju, ka tas darbiņš viņam liek, ka trenē jaunieši, viņš liek viņam kustēties un viņš visu laiku ir kustībā un zina to priekšmetu, jo nav aizmirsis. Pirmo sodu nopelnījis Viktors Lazarenko un šeit Dmitrijs izpilda, bet neko īsti nevarēja. Nesarunāja ar komandas partneriem. Sēvs. Matvejevs izcīna bumbu viņu pusē un noķēra to bumbu Praskurņins. Kā vecos labos laikos. Nu, redzam, ofensīva turpinās. Baltie jau pārņēmuši iniciatīvu no pašas otrā puslaika sākuma. Un tagad Bordo jādomā, kā tikt vaļā no augsta presinga. Viņi vēlās kļūt vēl rezultatīvāk. Viņi 2 vārdus ir guvuši. Tas gan. Kaut kā gribētos arī no Bordo spēlētājiem redzēt kādu labāku sniegumu kā līdz šim. Saņem priekšā viens. Un Gībins, jā. Tu bija, bet uzdevuma augstumā šeit Lukoņins, jā. Nu, lūk. Tik interesanti iesācies ir otrais puslaiks mums. Bija vairāks epizodes šeit, mēs redzējām viss tuvāk. Vārtu gūšanai bija Baltā komanda, bet redz, ko arī Bordo atbildēja. Tikai jā. Arī šeit mums var izveidoties bīstams pretuzbrukums. Cīļās nespēja. Gribēju atzīmēt, jā, iemaņas nav zaudējuši spēlētāji. Ne tikai filigrānu uzbrukums, bet arī šī sporta veidā ir jāmāk arī aizsargāties. To situācija tevi noliek dažādās pozīcijās laukumā. Tu vari būt gan aizmugurē, gan priekšā, tāpēc tās darbības gan aizsargāties, gan uzbrukt ir jāmāk praktiski visiem. Mūsdienu progresīvais, kā teikt, tā futbols liek arī vārdsargam piedalīties kaut kādās situācijās uzbrukumā, spēlē.
Jā, gribētos vairāk redzēt kaut kādus fintus. Ja tev nav ātruma, tad uz mājkustību rēķinu varētu šeit apspēlēt vienu otru, izbrīvēt sev sitiem pozīciju. Ja? Tas tā kā šīs iemaņas jau vienam otram ir ļoti labas. Tā kā. Varbūt salīdzināsim ar seno klasisko futbolu spēlēt kā Pelē. Pelē varēja visu apspēlēt, bet tomēr aizsargāties, kā mēs zinām, ir vienkāršāk. Izjaukt uzbrukumu, apturēt ir vienkāršāk nekā veidot. Jā, bet redzam, ka spēlētāji nav zaudējuši tās iemaņas uz īsām piespēlēm. Jā, šeit ļoti labi Baltijā izspēlēja līdz pat vārtiem. Un Idionos šeit nedaudz neaizsniedzās līdz bumbai un varēja arī šeit gūt vārtus. Tukšos vārtus. Vārtsargs bija viss, kontrolēja liekas, bet Jakovļevs. Eleganti Seņš apspēlē. Jā, šeit. Viņš jau pat kā beidz, šogad viņš spēlē virslīgā. Pagājuši viņš jau piedalījās. Jā, un tā kā tas sitiens, jā, ļoti tūs bija. Liekas, ka Koņins nosedz vārtu apakšējo daļu, bet sitiens bija pa augšu, un tad bija tikai jātrāp Seņam. Jā, tas lielgabals joprojām strādā Seņam. Joprojām kreisā kāja. Jā. Es domāju, ka visi šie spēlētāji viens otru ļoti labi pazīst. Un daudzās situācijās ir arī dzirdēts, arī, kad es biju treneris un laukumā gājām, tad viens otram viņi teica priekšā, tu gadies spēlē pret to, tad viņš zina, ar kur kāju viņš spēlē kreiso tikai un kādu fintu, pieņemsim, aizsardzības gājienu atpakaļ viņš veids, tāpēc jau paredzēja tos. Un, spēlē ļoti ar respektu pret citiem un, protams, ņem vērā visus šos sīkumus. Jā, diezgan brīvi, abas komandas šeit. Skaisti, jā. Pats Datsko neizpildīja sītienu, paturpināja kombināciju. Afanasjevs, Idionos. Šeit Bordo jā, ideāli vārdsarga piespēlē. Lieliski šobrīd. Glazovs. Būs stāvo. Būs. Seņs. Lūk arī vārti. Maksims Seņs. Iepriekš minētais gaidījām tieši no viņas visvairāk. Tas arī attaisnojās. Nepaspēja vēl Maksims nomainīties un arī tagad vēl nedodās. Un visvairāk par to priecājas viņa meitiņa, kas tribīnē sēž. Atkal teica guvis vārtus. Es domāju, gan jau viņš savu kaut kādu to uzskaiti ved arī visu turnīru gūtos vārtus. Tas jau varētu būt, kāpēc ne? Pārdver bumbu Jakovļevs. Ideāli izspēle, bet, kā saka, te mainās situācijas ļoti ātri. Šis sporta veids ir, neteikšu, ka viņš ir savādāks. Viņš ir līdzīgs lielajam futbolam, bet tie momenti un tās pavērsiens gan uz vienu, gan uz otru pusi krietni straujāk un vairāk notiek. Bet, pirmo reizi šajā spēlē Bordo komanda izvirzās vadībā. 2-1, minimāls pārsvars joprojām. Tā kā Lapkovskis, Afanasjevs. Netiek šeit. Sitiens sejā saņem Afanasjevs. Nebija tīši tā sadursmē plecu, uzskrēja virsū. Jā, un vai Kjāzā šeit saredzēja, vai tas būs brīvs sitiens? Jā, Ralkoni ir. Afanasjevs rāda kā Ralkoni, bet... Jā, šeit. Es nedomāju, ka tad būtu kāds speciāli kaut ko veids, kaut kādu kustību. Noteikti nē, es domāju, ka Boris Daļinskis šeit cīnoties par bumbu netīšām. Arī Boris Daļinskis viens no, es negribu teikt, ka leģenda. Ir leģenda, viņš noteikti, bet es gribētu teikt viens no vecākajiem spēlētājiem laukumā. Viens no tiem, kas piedalījās arī izlases veidošanā, pirmās izlases, vēl Sergeja Jablokova vadībā. Mēs kā zinām, ka pirmā izlase tomēr bija nacionāla izlase, bija ar Sergeju Jablokovu. Pirms tam vienu gadu iepriekš brauca klubu izlase starptautiskā turnīrā. Cik labi, ka man līdzās ir šāds staigājošs runātājs. Komentātors, kur tik senu vēsturi var pastāstīt, un jums, cienījamie skatītāji, noteikti tas ir interesanti. Šeit ļoti labs izgājiens vārtsargam. Bordo komandas Aleksandra Praskurina izpildījumā šeit redzam atkārtojumā šeit. Laba piespēle gaidīja šeit Lapkovskis, bet nesagaidīja, pateicoties pretinieku vārtsargam.
šīs iemaņas saulaicīgi iziet no vārtiem. Vārtsargam ļoti svarīgas. Čirigins, Dainis Kovals. Starp citu, vērojot šobrīd mūsu valsts vienību Eiropas čempionāta ietvaros, Rainers Mūrnieks, mūsu pamatvārtsargs, šķiet ļoti izteikts talants uz izgājieniem. Ja tu esi pamanījis, man šķiet, vārtsarga pozīcija tā ir mana puse. Interesanti. Un šeit, šeit kādi varianti. Eleganti. Igors Lapkovskis pārceļ bombu pāri vārtsargam un Baltie izlīdzina spēles rezultātu. 2-2 kļūst rezultāts. Lapkovskis. Jā. Es gribēju atzīmēt, ka šī sadarbība starp Makarovski un Lapkovski ir ilga, jo viņi ir ilgu laiku spēlējuši vienā komandā. Tas bija Kimmel. Un kā teikt, šī te pauzīt vārtu priekšā, kur beigās tik kā jāpieliek, kad aizsaks jau gaida sitienu, bet tu iespēlē precīzi un nekas cits neatliek gluži kā NHL. Viss vienkārši dabūt to priekšmetu vārtos. Galvenais, ka rezultāts neizšķirts. Diezgan esmu pieredzējis, kur spēlētājs, kur diemžēl nevar pārmest un liekas, ka elementāri, jā, bet vai stress vai kā, bet trūks meistarības. Šeit arī jāprot to pauzīt, izturēt un pārcelt. Jā. Bet, tas viss ir telpfutbolā sevišķi svarīgi. Tas mikro kustības, mājiņkustības un bumbas pieturēšana telpfutbolā ļoti svarīga, kuru spēlētājiem ļoti trenē. Gribētu atzīmēt, ka tomēr telpfutbols ir ļoti labs palīgs mazajiem un visiem praktiski, kas ar futbolu, ar klasisko futbolu nodarbojas, jo te attīsta tieši pēdas kustības un pēdas kontroli. Tas nekas, ka mums mazāka, jo tad, kā teikt, cik mēs zinām, Latvijas Amerikas zemēs šis sporta veids mazais ir krietni populārāks, un tāpēc jau mēs uzskatām, ka viņi ir meistarīgāki, tehniskāki. Tā bumba, kustēties ar bumbu uz priekšu un pārvaldīt acis augšā, ja tu jūti to bumbu pie kājas, tad ir, es domāju, meistariem tā ir, leģendām tā ir noteikti. Grūti jau, kad esam zaudējuši kaut kādu fiziskās kondīciju, jā, bet iemaņas tās pašas. Grūti realizēt to visu, bet mēs redzam, ka spēlētāji tiek galā un bumba neiet vienkārši ārpus laukuma, viņi kontrolē. Tie puiši, kas beiguši spēlēt gadus 5, 10, joprojām to dara. Pašlaik laukumā, jā. Jā, tie meistariem redzam tā bumbiņa līp pie kājām, jo tā ir pārvaldīšanas māksla. Bumbas pieturēšana un jau ilgu laiku Bordo ir uzbrukumā, pietur to bumbu. Jā, bet redz, ka Baltās komandas vārtos ir iestājies vispār viņiem visiem trim vārtsargiem ir līdzīgas krāsas toņa formas, krekli un bikses. Boris Vinogradovs, jā. Nāc laukumā, jo otru puslaiku jau tūlīt būsim pusē. Līdz ar to, cik tuvu, bet neaizsniedz ar šeit Bordo spēlētājs Vasiljevs uz tālā staba. Šeit varētu arī izvirzīties vadībā Bordo vienība. Gribētu atzīmēt, ka starp šī spēlē nepiedalās viens no, kā teikt, tādām leģendārākajiem Igors Trafimovs vārtsargs un vārtsargu treneris. Viņš arī bija pašos pirmsākumos izlases vārtsargs. Jā, šeit viņu pietrūkst. Jā, joprojām pietrūkst arī Vadim Ļašenko. Redzēsim, varbūt pašā galotnē, spēles galotnē. Atradīs laiku. Bet šobrīd jau... visinteresantākais laikam priekšā. Kaut kādā veidā šobrīd komandām būs jāsaņemās un jārisina šis jautājums. Jo vai kādi mēs esam draugi, bet pie sporta
Īstiem sportistiem izejot laukumā ir viens mērķis – uzvarēt. Un cīņa bez kompromisa. Kāda skaista epizodē. Dmitrijs Zabarovskis šeit Delfīnī nospēlē skaisti krīt un šķiet, ka... Viņš tiek brīdināts? Tiek brīdināts, jā, kā redzam šeit, jā, Maksims laikam klupināja, varbūt pieskārās, bet tas bija tik tā uzkrītoši. Samākslos, lai skatītājiem ir interesants. Oi, šeit Avanesovs pārķer. Neseko vēl sitiens uzreiz nomanīja, bet nē. Kaļestikas nepavilkās. Labo kļūdu, jā, labo. Viens otru labi pazīst līdz ar to šeit. Nebija brīnums, ka nobloķēja šo sitienu arī šeit. Kaļestikas ļoti labi un Vārtsargs pēdējā brīdī izvilka bumbu. Lielisks, es teiktu, ka Bordeaux komandas Vārtsargs darbojās, Praskurņins. Vairākas reizes, vairākās epizodēs komanda ir izglābis. Visu cieņu vecmeistaram. Teikšu, ka pašlaik gados visjaunākais sastāvs laukumā ir. Izņemot varbūt labās puses sarkano komandas, Bordeaux komandas Vārtsargs. Praskurņins ir viens no vecākajiem, bet pārējie samērā jauni. Šobrīd kopumā laukumā ir jauniešu maiņa. un jau leģendas. Vai ne? Kāds redzot treneri, kaut kāds uzstādījums un vairāk tomēr akcentu spēlē liek uz šiem. Vai tie vecie vairs jau saka, treneri, nē, es jau atpūtīšos, ja? Palaidīšu, šoreiz izlaidīšu, ja? Lai arī tā kājiņas nesāp. Kā redzam šobrīd. Glazovs, Kaļesnikovs. Bordeaux pietur bumbiņu. Rabas audzēkņi futbola klubā, spēlētāji. Sistēmas varētu pareizāk tā. Jā, lielākā daļa no šiem spēlētājiem kādreiz ir Rabā spēlējuši. Pašreiz varētu teikt, ja atgrieztos kaut kādā 10-15 gadu vēsturē, te varētu, kā tā kā treniņa spēle Latvijas Nacionāla izlase 1 un Latvijas Nacionāla izlase 2. Pārbaudas spēle. Jā, vēl Glazovs, protams, Bordeaux komandas, tas nedaudz vecāks ir, bet viņš arī pietiekoši daudz izlasē bijis. Cik tās spēles aizvadīts, es tiešām neskatīju, bet attiecībā par to statistiku es vakarā iemetu ChatGPT par virslīgas rezultatīvākajiem. Un no 97. līdz 99. un 2001. GPT nemācīja atbildēt neko. Pārējiem bija kaut kādi dati, jā. Un vārti! Arī diezgan kuriozi, bet... Neviens cits kā Maksims Seņs. Maksimam Seņam. Otrie vārti tāpat kā Igoram Lapkovskim. Un šobrīd otro reizi šajā spēlē Bordeaux izvirzās vadībā. Rezultāts kļūst 3-2. Un redz, eleganti. Šeit pāri plecam pārmet bumbu. Maksims Seņs. Jā, un šeit gara auguma ražens Vīrs tomēr palaist garām. Netika galā ar šo sitienu. Tā kā Es domāju, tās negaidīs. Pirms viņš gaidīja to sitienu nedaudz ātrāk, Maksims Seņs izpildīja to lielāku loku bumbu, lidoja. Jākauļē. Neiet viņam šodien spēle, tā kā viņam kādreiz viņam izdevās, tad izdodās pilnīgi viss. Un, kad bija tās mega cīņas, Raba Nikars viņš bija tas, kas pie Rabas komandā bija, kā teikt, dūrējs galvenais, vārti guvējs. Tie zelta laiki katram ir savi. Tu atceries tos laikus, kad bija ažiotāžs pilnas ribīnas un netiec iekšā. Dmitrijs bija lielisks spēlētājs, līderis savulaik arī pludmales futbolā. Tiek apturēta spēle, tiesnesis ļauj spēlēt, bet jā, tomēr piešķir, jo apstājās spēlē, tiek gaidot.
5. sods? Es teiktu tā, kad Glazov tā gan nevajag tā klopināt. Viņš var atcerēties to savus laikus, jo es viņu atceros kā tādu ritīgu kausli. Visās epizodēs. Nē, labā nozīmē kausli. Labā, jā. Protams, tādā ziņā, kad jā. Un līdz ar to tā. Noteikti tas nebija tīšām. Jā, svarīga loma tomēr ir, ka Maksimam saņem, viņš patur bumbu, nezaudē, uztaisa uz pusi laukumu loku, atspēlē un atkal saņem bumbu. Ir ļoti svarīgi. Īkstens, lieliski un aizrāds šeit no savām partneriem. Vecīt, kur tu biji, Ģīma? Kāpēc? Nē, tev bija jābūt tur. Kā redzam šeit atkārtojumā. Un šeit ādevu uz tālo akurāti, lēnām, mīksti. Cerēja, ka Dmitrijs paspējas aizskriet. Diemžēl nē, un rezultāts minimāls. Šādas piespēlītas būtu bijis jādod, bumbu būtu jāpamet augšā, un tad tā bumba nedaudz nobremzētos. Tā viņš aizslīdināja pa grīdu, tad līdz ar to viņa aizslīdēja ātri. Tās maziņš knifiņš šai bumbai ir tā īpašība, ka viņa, ja viņu vertikāla kustība, tad viņa nobremzējās, tad ātrums samazinās. Un tas laiks līdz gala punktu, tas viņš izgāja ārā garām vārtiem. Baltija ir uzbrukumu! Šeit Slapkovskim bija lieliska iespēja gūt hat-triku šajā spēlē, bet Praskorņins savā vietā. Jā, kārtējo reizi. Tā kā mazāk par 9 minūtēm vēl spēles laika Baltijam, lai atspēlētos šajā spēlē. Es domāju, ka Mārtiņš pazudis no komentētāja vietas. Viņš, man liekas, sāks skatīties šos spēlētājus. Viņš sāk raudzīties savam futbola kluba Rīga, ko papildinās sastāvam. Varētu būt. Mārtiņam nesen noslēgusies virslīga spēle. Noteikti kaut kāds arī lietas jākārto tur ar saviem spēlētājiem, padotējiem. Tā kā darbs rīt. Neredzamais darbs un katram savs laiks. Un tik un tā liels paldies Mārtiņam, ka atradis laiku un pabija pirmajā puslaikā ar mums kopā. Nedaudz pakomentēju šo spēli. Savukārt mēs vēl turpinām. Mums mazāk par 8 minūtēm vēl. Un vēl gaidām. Zabarovskis. Šobrīd pietiekoši atklāt spēlē un šeit Te bija jābūt vārtiem, jā. Šeit Dmitrijam bija jāgūst šos vārtus, bet viņš nevarēja spēlēt Idjonovu, jo vārtsargs bija uz līnijas, negāja ārā un līdz ar to, jā, viņš pareizi visu izdarīja, bet tehnika pieveļ. Liekas, tik tuvu vārtiem, visi brīvs. Dmitrijs bija arī viens no balstiem Nikars vienībai savu laiku. Un šķiet arī komandu kapteinis viņš ir bijis. Un pat nesen vēl Nikars kluba vadītājs. Pāris gadus atpakaļ un vēl viena epizode pie Bordo vārtiem. Ļoti, protams, gribās atspēlēties. Jurijs Idjonovs ļoti tehnisks viduslīnijas, kā teiks, kritērijos. Ņemt lielā futbola kritērijos vidusdaļas spēlētājs ļoti tehnisks. Tā ir tā viņa vieta. Protams, arī nobeigt, jā. Ļoti perfekti. Arī telpu futbolā viņam ļoti labi padodās. Jā, cik es viņu atceros, Guntis Openis mums, telpu futbola speciālists. Jā, protams. Parasti Guntis ir tribīnēs un vēro un arī joprojām vēl darbojās ar sieviešu izlasi telpu futbolā, tā kā visi cieņu. Es domāju, ka no leģendām arī ko aizgūt. Jā. Tā kā tribīnēs arī sēž vairāk cilvēki. Mēs redzam, ka Maksimam saņem treneris ļauj atpūsties kādu minūti un tomēr spēlē uz uzvaru, uz iznākumu. Bet paskaties, kas viņam treneris. Jā, tas ir tas treneris, kurš otrais tēvs. Tēvs, krustāvs, kā lai saukt, ne? Kā mēs vēl varam nosaukt? Arturs Ketovs, jā. Gan izlasē, gan klubā ilgus gadus. Viņa audzēknis, tā kā nav brīnums, ka viņam arī visvairāk uzticās un, protams, dod iespēju Maksimam
arī var būt atzīmēties ar hat-triku arī šajā spēlē. Pagaidām Bordeaux labā vārtus gūl tikai un vienīgi Maksims. Labi šeit nomāna. Dos piespēli, meklē. Seņs saglabā bumbu Bordeaux vienībai. Mazāk par 5 minūtēm atliek laiks. Un Bordeaux arī apzināti šobrīd kontrolē bumbu. Vasiljevs. Labāk pretnieku pusē. Mēģinās droši bumbu izspēlēt, jo rezultāts ir labvēlīgs. 5 sekundes Vārtsargam. Paspēj. Ko kontrolēt, paspēj, 4. jā. sekundes. Jā, bet es skatījos čempionāta spēles Eiropas, tur šis te noteikums netiek ievērots. Tomēr, kad 6, 7 ir noteikti paskrieni, ļoti lojāli tiesneši. Kā redzam, Baltie nepresingo pagaidām vēl. Ceru, ka tomēr kaut kā savādāk viņi spēs atrisināt, bet laikam kaut kur vairāk respektē pretinieku šobrīd. Saprot, ka kas pret viņiem spēlē un var. Es domāju, ka tomēr Krāšņoši tam te dotu tieši atrašanās tiesneša laukumā un ja fiksētu šos te pārkāpumus, jo pieņemsim, ja salīdzina šo spēli ar basketbolu, kur jebkuram momentam arī pārkāpumi ir būtiski, lai radītu to spēli krāšņāku. Ko mēs šeit redzam? Vārtus tomēr šajā ilgušajā uzbrukumā. Bordeaux spēlētāji, gan Kaļestikovs visu cieņu cīnījās līdz beigām. Seņs šeit vārtu priekšā lieliski nospēlē un otro reizi pārceļ bumbu pāri Vārtsargam. Grūti komentēt, kā Dmitrijam Dabrovoškim gandrīz 2 metri garš spēlētājs, Vārtsargs, jā, un šeit redzam lielisks, bet Dmitrijs tiek galā ar sitienu. Busels centās caur piespēli aizvadīt prom, bet Maksims Seņš šeit apzaga šeit Avanesov faktiski arī Vārtsargu un raidīja to bumbu vārtos. Rezultāts 4-2. Es mēģinātu, kā teikt, ierakstu skatīties vēlreiz, jo kaut kāds tomēr leģendu spēlē fair play, kaut kāda džentelmenisku ētikas. Vārtsargs jau atvairīja to bumbu, un bumba jau pie viņiem bija, bet tomēr atkal Bordeaux spēlētājs uzbruk un ņem nost. Es domāju, ka nostrādāja refleks normāls Maksima Seņa, bet šī spēle ir tāda jābūt brīvākai, es uzskatu. 4-2, tas nav spēles samēru, kā teikt, rādītājs šeit. Es teiktu, ka tomēr Bordeaux otrajā puslaikā izskatījās nedaudz solīdāk. Jā, bija asi momenti un bet otro puslaiku uzsāka Baltie. Jā. Niknāks. Šeit varbūt arī Škētals tomēr izvēlējās. Arī Bordeaux komandai laukumā vairāk vai mazāk ir spēlējuši līdz šim gados jaunāku spēlētāju. Seņs ļoti ilgu laiku pavadīja un līdz ar to likuma sakarīgi, kad viņš gulbēt! Lūdzu, 2 minūtes līdz spēles beigām. Matvējevs gūst vārtus, rezultāts 4-3 un Arturs Škētals tūlīt padodas. Un 15 minūtes pārtraukumu. 2 minūtes līdz spēles beigām. Jā, ko šeit skatāmies atkārtojumā. Tālsitiens, un īsti Vārtsargs nebija gatavs par skuriņu šeit gan nogulēja. Negaidīja, visticamāk negaidīja. Baltā komanda mainīja taktiku, nomainīja Vārtsargu un Vārtsargu funkcijas izpildīja Lapkovskis. Un savā stilā uz kreiso kāju Matvējevs gūst vārtus. Viņam arī otrie vārti, jā? Nē, pirmiem. Un lūk, mums ir intriga, tikai minimāls pārsvars šobrīd. Es lieku uz Matvējevu vai uz Ideono, ka viņi gūst vēl viens vārtus. Viens no viņiem. Tomēr, jā. Tomēr ir cerības uz Baltiem. Viņiem ir jāatspēlējas. 2 minūtes vēl pietiekoši liels laiks. Telefutbolā tas ir ļoti daudz. Tas nav lielais futbols. Un tāpēc arī šobrīd gan Arturs Škētals savai vienībai devis norādes, ka jānospēlē droši, jo viņš arī saprot, ka pretinieks darīs visu iespējamu, lai atspēlēties šajā spēlē un izraut vismaz neizšķirtu. Ļoti liela planšete ar fiškām saucamajām kauliņiem. Jā. Kauliņi ļoti liela. Mūsu laikos bija mazākas. Mūsu laikos bija Dambrete vispār. Dambrete, jā. Dambrets fiškas, jā, nebija šāds. Mūsu laikos mēs aizņēmās no handbola, no selekta. Fakts, man tāds mājās vēl ir palicis, jā. Un spēle turpinās.
Rītas priekšpēdējā spēles minūte. Bordo spēlētājs šeit un redzam ātrumi. Šobrīd ieslēdzās abas vienības. Es domāju, sarkanā komandā tagad uzdevums kontrolēt bumbu. Tieši tā, un redzam, šeit ir pavisam cita spēle. Turēt bumbu laukumā, lai nespēja nomainīt vārtsargu baltā komandā. No, lūk, šeit atslēgas brīdis Idionas nespēja šeit. Ir jābūt stūrim, jā. Jā, Nagibins laikam pēdējais. Jā, te asumi. Neatzīstas. Šobrīd dzirdam, šobrīd tā komunikācija daudz asāk. Vienīgais Lilādze smaida uz pieredzes malacīts, jā. Spēles tiesnes, jā. No, lūk, šobrīd redzam, Baltie spēlē laiduši laukumā kā vārtsargu spēlētāju. Un šeit šķiet bombu atstāja laukumu no Mazais Seņš pados bumbu. Baltiem, jaunais Seņš, jau gadiem jau strādā. Televīzijas skatītāji neredz, viņš pamet bumbu. To darbu dara. Tie, kas apkalpo un padod bumbas. Bet spēlējot futbolu, mazais puika man šķiet diezgan spoža viņam nākotni. Novēlam viņam, bet palīdz šeit tētim un visai mūsu sabiedrībai. Bordo vienībai šobrīd. Bet Baltie uzbrukumā. Nedaudz vairāk par minūti ir laika, pavisam ātri tas laiks skrien Baltiem. Pa perimetru šobrīd tā kā vecos labos laikos šīs te izspēles. Mēs redzējām, cik neproduktīvi Eiropas čempionātā šo te situāciju izspēlē un izmanto komandas, jo nav iespējams pie labas aizsardzības spēlētājiem, kas fiziski gatavi, bet ņemsim vērā, ka tie ir tomēr leģendas un iekavās, teiksim, veterāni. Jā, šeit atkal mums ir bīstams moments pie Bordo vārtiem un minūtes pārtraukums. Stūrsītiens sekos pēc brīža. Jā, interesants spēles noslēgums. Tā kā nav spēles vienos vārtos. Ir kaut kāda intriga. Katra komanda grib vinēt un atspēlēt. Jā, un noteikti ir uzvarētāji tie, kuri palikuši pie ekrāniem, cienījamie telefutbola draugi. Tieši šobrīd visinteresantākais notiek laukumā. Tie minimāli pārsvar Bordo vienībai. Baltā komanda katru minūtes pārtraukums, protams, skaļi plāna, bet Arturs Šķetovs rāda, kā aizsargāties. Tādā pašā laikā tātad minūtes pārtraukumu katrs izmantos savām vajadzībām. Vēl minūte, 52 sekundes. Un mazie telefutbola svētki apstāsies uz mirkli. Šodien šeit Rīgā. Tas gan. Un pēc tam turpināsies vēlreiz atgādināt par to spēli 5, lai visi piedalās un skatās un nāk uz Arēnu Rīgu. Jā, tepat blakus mums. Arēnu Xiaomi, jā, Arēnu. Tieši tā. Visi pēc tam skatītāji lielākais vairums no tribīnēs esošajiem dosies tepat blakus uz Arēnas, vērot Eiropas čempionātu ceturtdaļfināla spēles ar Franciju un Ukrainu. Bet mēs turpinām kās laukumā. Baltiem dodās palīgā. Redzam numur 6. Neviens cits. Komandas menedžeris, jā. Ja tā varēja, ok. Jā, viņi tā vienojās. Jā. Pēc Latvijas telefutbola noteikumiem. Vai ne? Redzēsim, bet tas nospēlēs par labu. Aleksandrs Zelcermans šobrīd redzam pie vārtsarga dežūrē. Vienkārši gaida piespēli. Rīt spēles pēdējā minūte. Vai tiks līdz vārtiem? Redz, kur augsts presingo Bordo vienību. Nelaiž, bet... Tas bija sāpīgi. Sāpīgi iztum, jā, šeit vairs nav joku nedzen. Bordo sagaida. Un, diemžēl, Zelcermans nesagaida šeit piespēli vārtu priekšā. Redzam, ka tāda... Neapmierinās viņš šeit. Skaidro, kas bija jādara. Puiši, spēlējiet uz mani. Uzticieties man. Jā, vienkārši spēlējam uz Seņu, un tad mēs vinnēsim. Lūk, Seņs arī ievad bumbu no auta un Bordo pietur bumbu, nonāk pat līdz vārtiem un vārtos netrāp. 11,7 sekundes. Jā, vai izdosies tikt līdz pretinieku vārtiem? Varēja paņemt minūtes pārtraukumu. Vairs nevarēja. Abas komandas ir ņēmuši un šeit Jevgenijs Vojtko. Beidzot, mēs arī viņu redzam. No otrās puses
tuvu plānā. Spēle rit līdz pēdējām sekundēm. Jāspēlē pamanīja, ka tomēr Vārtsakam jāievada bumba. Tieši tā. Vojtkovs ļoti zina labu noteikumus. Un ļoti ātri virzās. Un tiek nobloķēts sitiens. Gībins stājās šeit. Zabarovskis sitienu izpildu virzienā. Un vēlreiz sitiens seko. Un šeit pieskārās. Bet bumba. Tas bija moments, kad bija jāgūst vārti. Praskurņins vienkārši pa augšu ielojuši bumbu. Un šeit pārkāpums, pārkāpumu fiksē. 2 sekundes. Cienījamie draugi, līdz spēles beigām vai Baltie spēs raidīt. Visi dodās, arī Vārtsaks redzams, skrien pāri. Vai atkārtosies lielā futbola šīs nedēļas tā lielā intriga, kad Vārtsaks aizgāja vārtu priekšā un ar galvu guva Benfikas sindroms, diemžēl, izpalika. Apsveicam mēs Bordo vienību ar uzvaru 4-3. Pateicoties Maksima Seņa lieliskam sniegumam, hetriks viņam, bet arī Igors Lapkovskis centās, divus vārtus guva, arī Oļegs Matvejevs. Dalībnieki sveic viens otru, pateicās par šo spēli, un es domāju, te bez pretenzijām viens otram. Arī es, Vadim, pateicos tev par lielisku darbiņu šeit, kopā komentējot šo spēli. Atceramies vecos labos laiks, kā tas viss ir bijis, un man tiešām liels prieks redzēt tribīnēs un klātesošs vairākus dalībniekus, kuri no Tēlu futbola sabiedrības bijuši līdzās vairākus gadus. Jā, paldies, ka uzaicināja Latvijas Futbola Federāciju, un man bija prieks satikt visus vecos labos paziņas spēlētājus, ar kuriem un pret esmu bijis gan komandās, gan pretējās komandās. Tā kā novēlu visiem jauku vakaru šodien, izbaudiet āru, īsta ziema, bet ir iespēja arī apmeklēt ceturtdaļu finālu Francija. Tūlīt pat 5. Jā, un skatāmies translācijas. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un atbalstam Latvijas nacionālo izlases telpu futbolu. Tieši tā. Liels paldies un tā. Visu labu. Tā mēs nedaudz tomēr atgriežamies atpakaļ. Spēles nobeigumu šeit redzam, pateicās dalībnieki līdzjūtējiem, ka bija kopā, un tiešām liels paldies visiem. Un mums tūlīt pat notiks arī apbalvošana, tāpēc vēl būsim kopā ar jums. Translācija turpinās, neilgu brīdi redzēsim. Spēles organizatori apbalvos labākos šajā spēlē. Tūlīt redzēsim, ko būs izraudzījuši. Mēs šīs personības, šīs leģendas mēs redzēsim arī apbalvošanas ceremonijā. Un varbūt arī Vadimam būs ko pateikt. Es ceru, ka tās nav pēdējās, kā teikt, apbalvojumi, nav pēdējā apbalvojumi šiem te puišiem, jā, visiem, kas atnākuši uz šejieni. Un es domāju, ka varbūt ne ikgadējs, ik pēc laika jārīko šie te, jo kurš gan cits, jā, vecākā paudze nodos jaunākajiem savus iemaņas, pieredzi un mākslu, iemaņas. Un rādīs kaut vai šo te spēli, šo te paraugu. Viss ir forši. Tā tiek turpināt. Gribētos tikai vairāk tribīnēs redzēt jauniešus. Jo tā ir viena nevar atdalīt sporta veidu tā, lai viens otru neredz. Mums visiem jābūt sinerģijā jebkurā sporta veidā. Lielajā, mazajā, jebkurā. Mēs redzējām, ka arī ieradies ir Futbola federācijas prezidents. Jā, bija.
Visu cieņu viņam grūtā brīdī arī. Tieši tā, un šobrīd mēs redzam, abas vienības sastājušies viens otram pretī un sveic viens otru, un šobrīd redzam medaļus saņem par šo spēli, balvas saņem šīs spēles tiesneši Kijazole Ladze. Šobrīd redzam Eduardu Fatkuļinu redzējām un Boris Adjutovs. Es atceros, man bija lielajā futbolā, es biju no viņa, man liekas, vislielāko daudzumu brīdinājumu un plākstera saņēmis savu laiku. Mihails Kazlinskis šeit mums arī no trībieniem pienāca, arī saņem savu balvu par savu darbiņu, savu sniegumiņu. Jā, liels paldies viņam. Tātad arī šeit Dmitrijs Zolotarjovs redzam, saņem balviņu vecmeistars Dmitrijs. Un laikam mūs arī sauc, būs jāizskrien. Nu, redziet, arī mums tika sava balviņa. Būs par piemiņu tāds medālis, nu skaisti. Būs ko atrādīt mazbērniem. Gluži tie nav no Torino, no Olimpiādas. Jā, ļoti līdzīgi, vai ne? No ziemas Olimpiādas. Bet translācijā mums turpinās, un šobrīd jau vārtsargi saņem savas balvas. Vinogradovs, Dmitrijs Dabrovolskis. Jā, centās Dmitrijs. Vladimirs Lukoņins. Lukoņins arī. Aleksandrs Dibrīvnīs. Dmitrijs Zabarovskis. Jā, baltā komanda šobrīd. Igors Avanesovs nāk. Labākie laiki futbola klubā Kimel. Tāpatās Mihails Busels. Igors Zacko, Ilja Afanasjevs. Tieši tā. Igors Makarovskis bija un Igors Lapkovskis. Un Matejs šeit arī klāt. Arī viens no vārtu guvējiem šajā spēlē. Jurijs Jaunovs neguva vārdus, bet bija manāms samērā. Redzam Baumanis, Andrejs Baumans, jā. Ilgstošs RTU. Jā, ilgstošs. Arī Tavs kolēģis. Jā, un Aleksandrs Šmeļovs, redz, kur ir nāk. Šmeļovs, jā. Treneris arī. Galvenais. Redz, ko Aleksandrs Zēdzermans kā pirmais. Viņš pēdējās minūtē neglāba komandu, tomēr viņa maiņa taktiskā. Gaidīja, viņš to piespēli nesagaidīja. Nu tā gadās, tas ir futbols. Un šeit redzam Sergejs Gavrilovs. Komandas akters. Komandas ārsts, jā. Tie cilvēki, kas ilgu laiku ir šī Vitālijs sporta veidā. Loskans. Tā jaunā paudze, teiksim tā. Jā, Kuldīgs, Nikers, galvenais treneris. Oļegs Ivanovs, kādreizējais Lido komandas treneris, kas izcīnīja, man liekas, otrā čempionāta zeltu. Ne, trešā, jā. Un RTU tad mēs bijām sudraba pozīcijā. Nu, un tagad sveicam uzvarētāju vienību. Es domāju, ka uzvarētāji tomēr šeit ir visi. Protams, viennozīmīgi. Vai būs kāda speciāla balva Bordo komandai? To mēs Aigars pajautāsim pēc tam. Bondars. Aigars Numurs Bondars. 1, mūsu bonds. Aleksandrs Praskurņins. Spēles otrajā puslaikā radīja to Viņš arī nacionāls ilgas vārtsargu treneris, jā. Igors Aleksandrs Glazovs. Boris Daļinskis. Boris Daļinskis. Pirmie čempionāti, pirmās izlases, pirmie klubi. Dvina, Vēlāk arī Maksims Seins. Kā vienmēr, bērni līdzās Maksimam. Es domāju, ka viņam tās medaļas mājās nav kur likt. Dmitrijs Jākaļos, Nikolais Kačerīgins. Vladislavs Herzbergs, Dainis Kovals un Viktors Lazarenko.
arī pirmie čempionāti ļoti, ļoti sen. Paldies vecmeistariem. Sergejs Vasiljevs un Sergejs Negībins. Jā, redz, kā daudzi bērni jau līdzi, jā, tā kā viss ir skaidrs, tā jauna maiņa aug. Arī puiši meitenes. Artjoms Koļesnikovs un Oskars Ikstens. Jā, un komanda vadība. Andis Dabrovskis. Menedžēja komandu. Valērijs Henkins. Tie cilvēki, kas ilgus gadus bija šī sporta veidā, ne tikai viņi arī lielajā futbolā uz sava līmeņa kaut kādos čempionātos, Rīgas pilsētas čempionātā piedalījušies un atbalstījuši komandu. Nav lieguši ar padomu, vadījuši komandas šad tad. Arī Antolis Romaņuks saņem savu balvu. Un, protams, redzam arī Aleksandru Kokarevu. Aleksandrs Kokarevs izgājis, jā, lielu futbola skolu, vadījis daudzas komandas lielajā futbolā. Arī tā futbols viņam bija piesīts. Bija, es vēl sastaps tos laikus, ka viņš arī šķiet skolu čempionātā bija viens no. Pat tā viņš ir paspējis vadīt tādu komandu. Jaunatnes komandu, bet lūk arī... Svētku dalībnieki būs uztaisījis vienu kopbildī. Jā, nu pa lielām šeit, jā, visi ir saņēmuši šobrīd piemiņas balvas, medaļas par šo skaisto brīdi, un šeit pagriežoties pret jums, cienījamie skatītāji, vēl tribīnēs vēl ir palikuši daži līdzjūtēji, un visi kopā šeit pateicamies jums un atvadamies no šīs spēles. Lielas paldies! Ir noslēdzies šīs lielisks projekts, šī lieliska spēle. Leģendas, kuras priecē mūsu visus šos gadus. Un vēlreiz pateicamies jums par to, ka bijāt līdzās mums. Lielas paldies un uz redzēšanos!